Sāksies LV Florbola līgas spēle starp mainiekiem Kurši Ekovalis un Bauskas vienībām. Liepainieki savā laukumā neizcīnīja nevienu punktu, piekāpās Ķekavas klubam. Pēc tam bija 3 izbraukuma spēļu sērija un tāls metiens un vārti. Nesagatavot, nu pastīsimies vēlreiz atkārtojumu. Pat no savas laukuma puses. Februārī Lekrings pārspēja tāls vienību 5-3. Nu, tādu mači bija iepriekšējās cīņās. Nu, un vārti 2-0. Liepainieki pēc gūtiem vārtiem ar jau tādu drošāku piespiedu. Kā jau teicu, tas starta drudzīts tika nokratīts un iesaistīt kādu citu mūzikas instrumentu un 2-1. Skaists raidījums. 9. Maiņa bija laukumā. Kļūda savā laukuma pusē. Liepājas olimpiskajā centrā tika sveikti. To es pateikšu vēlāk, kas tika sveikti, jo Madars Plepis un ļoti svarīgi vārti. Līdz šim Madars bija guvis 6 rezultatīvitātes punktus, visas ar rezultatīvām piespēlēm. Un tagad atradās nepiesakts vārtu priekšā. Komandas tiesnešu sporta veidotāji. Arī Florbols tika pie atzinības. Un 4. vārti. Nekādi neizdodas man jums pateikt, kur tad no kuršiem ir saņēmuši, no Liepājas Florbola pārstāvjiem saņēmuši balvu, jo ikreiz, ka es to vēlos pateikt, tā kurši gūst vārds. Tāds mikslis. Šeit pat mazākumā un bīstami, jā! Laikam šos trauksmes zvanus Liepājas komanda nesaklausīja. Savā laukuma pusē iekrita. Spēlējot skaitiskajā vairākumā un Kristers Tiltiņš gūst vārds, spēlēt skaitiskajā mazākumā. Jansons tiek no sarežģītas situācijas ārā, atrod partneri. Aniņš, Jansons, laba piespēle un vārta. Ilgstoši skaista kombinācija, kura noslēdzās ar Edgara Freimaņa raidījumu no tūs distances. 5-2. 5-2. Rezultatīvs Florbols, 7 gūti vārti. Izņems sāksies arī pēdējā minūte, bet vēl uzbrukumā Liepainieki kavējās ar raidījumu, un tagad pēc uzbrukums. Un vārti. 5-3. Gūst 3. vārds. Tā kā varēs treneris Mārtiņš Krūms, domājams, pavadīt laiku liederīgi, jo ir par ko runāt, un 4. vārti. (5-4). Nu, vēl nesen bija 5-2. Un rezultāts jau bija 5-4. Nu, laikam pārāk ātri sapriecājās, sadomājās. Varbūt jau kurši kaut kur zemapziņā jau bet arī viņam šodien. Nu, negribētos teikt, ka viss laukumā padodas. Iespēlvā. Nu, lūk. Laikam saklausīja man Kostusevs. Rezultatīvākais Ekovaļa spēlētājs gūst vārtus. 22. vārtu Kostusevam. Un panāk 6-4. Šajā vairākumā raidījums no nērtās puses. Jāsāk ir no savas puses. Un beidzot šajā mačā tiek realizēts viena spēlētāja vairākums. Un
Māris Akmentiņš. Drīz nokavēja saulaicīgi iziešanu laukumā. Nu, pilnos sastāvos spēlē vienības. Krūms. Kas pa golu! Kas pa golu, dāmas un kungi! Skaista epizode, kur viņš atrada spraudziņu. Virs pleca tuvēja augšējā stūrī. Skaists gols Krūma izpildījumā. 2 sekundes vēl šajā mačā, un kurš līdzjutēji jau var svinēt uzvaru. Nu ko, 6-4 mums rezultāts, atvainojos 7-5.